aicināšu pie mikrofona nepacietīgo Rondu. Ronda nāk ar saviem saimniekiem un stādās priekšā un pastāsta par sevi un mazo jauko četrkājaino mīluli. Šī ir arī Rondas pirmā uzstāšanās, un es tikai pateikšu, kā mēs satikāmies. Pavisam nejauši kafejnīcā pilnīgi sveši cilvēki satiekās un sāk runāt par Turlavas puses jaukumiem. Un izrādās, ka divas kaimiņienes, kuras acī viena otru nekad nebija redzējušas, un katrai savā sētā ir suns. Vienai kucīte sāk meklēties, otrai, kā saka, jāsargā tie zēni, lai nebrūk virsū, un vārds pa vārdiem, un blakus mums ir mīļais lokerītis, un es aizēju mājās, un pēc tikšanās ar šiem cilvēkiem atveru Wikipēdiju un ieraugu informāciju. Kā? Tagad tu vari runāt. Ina, tātad es turpināšu Inas teikto, un viņa atrod, ka tas ir Latvijas dzinējs. Un Latvijas dzinējs saistās ar Kuldīgu, jo tas ir Hercoga Jākapa suns. Jā, tas ir šķirne, kas radusies ir Hercoga Jākapa laikā. Un tad līdz ar to Inai tālāk radās šī ideja par to, ka mums ir jālepojās ar to, kas mums šeit ir radies Kurzemes hercogistē un saglabājies vēl līdz šai dienai. Nu, ejam. Nākošo mēs arī paaicināsim skaisto četrkājaino mīluļu saimnieci, un tā ir Anita nāk pastāstīt par saviem skaistiem suņiem. Labdien! Ina mani uzrunāja, ka ir jāpastāst par šiem brīnišķīgajiem suņiem, jo mēs mēdzām pa pilsētu, atbraukt uz pilsētu un socializēties un parādīt, kā saka, sevi pašiem pagozēties un citus iepriecināt. Un šie suņi ir man un mums ļoti mīļi un patīkami, un laikam jau tāpēc, ka balti, jo man laikam viss ir balts, man arī apģērbā vislabāk patīk baltā krāsa. Un tā es esmu tikusi pie 2 baltiem suņiem, un kā jūs domājat, kas ir visbiežākais jautājums, ko man uzdod? Jā, tas arī ir viens par to, paskatieties tagad uz kājām kādi ir. Mēs bijām rumbu apskatīt, jā. Par to vēlāk. Otrs, tomēr tas biežākais jautājums ir, kas tā par šķirni? Un tā šķirne ir baltais Šveices aitu suns. Šķirne ir jauna, tikai 2003. gadā kaut kur ir starptautiski atzīta, bet vispār izcelsme šai šķirnei ir no Kanādas. Kanādas suņi, viņi kādreiz tika saukti. Kanādas vilku suņi. Jo pastieties uz viņiem, šis rītīgi, pamēģiniet, pastieties polāru lāci kādreiz bildēs. Tā viņi arī izskatās. Tagad es baudu dzīvi ar 2 brīnišķīgiem suņiem, un es varu teikt, ka šie suņi, it īpaši Kora, kas ir mans līdzgaitnieks, nebūs tā, ka es istabā, ja es būšu pie galda, tad viņa blakus gulēs, ja es aiziešu uz virtuvi, viņa nāks man līdzi, ja es iešu uz toaleti, viņa arī atnāks man līdzi un pagaidīs ārpusē. Viņa tiešām visu dienu man staigā pakaļ un līdzi. Un, ja man ir jāstrādā, tad es strādāju, un tad viņai ir mierīgāks laiks. Un ja mēs ejam staigāt, tad, protams, arī ir jāpastaigā. Vēl viens labums, cik bieži jāmazgā. Jāmazgā īsti nav, ja viņi pieņēmusi ir dubļu vannas, bebru kaut kādos tur sliekšņās, tad nākas mazgāt, bet, nobirst jau. Patur laukā voljērā, pēc kad laika jau nobirst visi tie mitrumi. Vēl tā viena lieta ir ērces, tagad pavasars un pilns viss ar ērcēm, bet uz tā baltā ļoti labi var redzēt, atliek uzvilkt cimdus un visu nolasīt.
Labi, lai jums labs stāstnieku festivāls un brīnišķīgi stāsti. Mums arī patīk stāsti. Paldies! Tagad es atkal aicināšu pie mikrofona suņu saimniekus. Tepat mēs redzam no manis pa labi. Un tā šķirne viņiem ir tāda, pirmo reizi dzirdēju, porcelāna suņi. Un tad lūdzu porcelāna suņi nāk pie mikrofona visiem saviem draugiem un nāk un pastāst, kur tad tādi skaistuļi. Kā tādas skaistuļas dabūt, audzināt un cik reizes mazgāt. Jā, labdien visiem! Mēs esam atbraukuši bez tāda liela stāsta, jo tas stāsts jau ir tāds pats kā Latvijas dzinējsuņiem. Kad bija aristokrāti ar lielajām medībām, zirgi, suņu bari, jā, tad jau bija arī tie porcelāna dzinējsuņi, Latvijas dzinējsuņi, poļu dzinējsuņi. Un tad šīs šķirnes vienā jaukā brīdī praktiski izgaisa. Un tad bija entuziastu pūliņi, lai kaut ko tomēr paglābtu un tos suņus atkal no jauna radītu. Tā ka šie ir porcelāna dzinējsuņi, un es varētu teikt, ka tie ir reti, skaisti suņi, un komatu var likt un var arī nelikt. Latvijā, principā, mēs esam tādi vienīgie, kas viņus audzē. Pirmais metiens mums bija augustā, un lūk, tur aiz muguras ir dēliņš Naomi māsai. Tā man ir 2 meitenes, un tagad arī puisis. Dēliņu paturējām, jo dikti jauks, nevarējām nepaturēt. Suņi ir aktīvi, kā jau dzinēji suņi. Mēs medībās neejam, bet dzīvojam mežā un cenšamies viņus izklaidēt, un viņi izklaidē mūs. Un, par to baltumu, baltie suņi mistiskā kārtā turās tīri. Un tad viņi lien arī uz dīvāniņiem, un tur labprāt pavada savu laiku. Un par aktīviem suņiem viens mīts ir tāds, ka laikam viņi ir ārkārtīgi aktīvi un ar tādiem ir grūti sadzīvot. Bet, ja padomājam, kā tas ir ar medības suņiem, tie medības suņi jau katru dienu netiek medībās. Kādas 2 nedēļas viņi gulšņā un gaida to lielo stundu, kad viņus tā kā izvedīs tajā lielajā skriešanā. Tā ka nevar sūdzēties. Mājās viņi ir paslinki, guļ. Protams, mēs cenšamies, lai uzturētu viņus formā, vadāt viņus tādās garās pastaigās un izskraidināt. Bet nekas traki aktīvs tur nav. Varbūt ir jautājumi. Šī šķirne ļoti veselīga. Arī veselīga, varbūt kā baltajam sunim varētu būt kādas alerģijas, bet arī nav izteikti. Jā, šie man ir pilnīgi visēdāji un ar labām apetītēm. Draudzene, laikam kaut kas ēdams tur ir atkal atrasts. Ar visiem sadzīvo ļoti, ļoti labi. Man ir mājās aitiņas ar jēriņiem, man ir vistas, protams, kaķi. Ļoti solīdi suņi. Jā, nāc apsēdies, sēdi smuki, jā. Šī man ir čempione, bet stāsts par tiem čempioniem, viņa nemaz nevar nebūt čempioni, man mazliet kauns par to lielīties, jo mēs izstādē esam vienīgie, un, protams, ka mēs paņemam visas bantis un visus kausus. Tā kā. Jā, labi, tad mēs esam kaut kādā ziņā Latvijas dzinējsuņu radinieki un baltie aristokrāti. Labi, paldies jums. Paldies, Bill. Paldies, mīļā kaimiņiene. Paldies šiem skaistiem sunīšiem, kas tik skaisti uzvedās, un tie saimnieki, vai ne? Šitādi kaimiņi laukos. Un man ir sunīšiem kauliņi. Siltiņas, pats labākais, jā. Liels paldies jums un jauku festivālu visiem.